dalībnieki, lūdzu iedarbinam savus dzinējus. Tātad mums ir ļoti daudz pulpaktu motoriņu, un mēs izdomājam, ka var no tā uztaisīt aktivitāti, ko patiesībā ir diezgan viegli realizēt. Mēs saliekam 10 bāzes plates rindā, norobežojam trasi no malām ar viens reiz daudz klucīšiem, ņemam 2 pulpakus, liekam uz starta līnijas un laižam vaļā un skatāmies, kas notiek. Tā kā mašīnām kaut kā mums svara attiecība ir līdzīga un arī tie motori ir līdzīgas jaudas, tad principā ir diezgan neprognozējams tas rezultāts, kas padara šo atrakciju arī interesantāk. Šoreiz kaut kāds bļuks bija, bet pataisīsim vairākas reizes un tad skatīsimies, kas notiek. Principā tā mašīnām ir viens variants, ka mēs uztaisam savējās besītas. Otrs variants ir, ka tie sīkie var taisīt uz vietas mašīnas. Mēs vienkārši iedodam bāzi un sīkajām ātri no mazajām. Šito nelaidīsim no mazajām detaļām satais un laiž vaļā. Palaidīsim šito zaļo, kas it kā kaut kādu neizskaidrojumu iemeslu dēļ bija bišķiņ ātrāk, lai gan principā mēs diezgan vienādās. Zaļā uztaisīja ierodas. Mežam vēlreiz. Zaļā vienkārši izrājās vadībā. Trases komisārs vēro. Starts. Bija trajektorija maiņa, bet zaļā mašīna nemainīgi uzvarēja. Un starts. Baltā izrājās, iesit otru bortā un ir uzvarētāji. Komisārs visu vēro. Baltā mašīna ierodas uz startu. Sarkanā mašīna iesilda riepas un arī ir gatava doties pie starta līnijas. Tas mirklis ir klāt. Dodam signālu. Mašīnas vēl sagriež tur, kā vajag. Un ir avārija, bet baltā mašīna tomēr spēja uzvarīt. Un arī komisārs pilnīgi pārsteigts par šo situāciju, jo viņa austiņas kustās pārsteigumā.